robežu stiprināšana, no 1 centimetra aizsardzība. Tas ir tas, kas ir mūsu primārais uzdevums, to, ko mēs arī nodrošinām. Un, protams, kad arī mēs virzāmies aktīvi uz priekšu ar robežas stiprināšanas aktivitātēm. Jau kļūstot man par ministru, viena no pirmām vizītēm bija uz robežu. Pēc tam mēs vienot ar Baltijas valstīm parakstījām Baltijas aizsardzības līniju janvārī. 5. martā valdībā tika apstiprināts robežu stiprināšanas jeb militārās pretmobilitātes plāns. Un mēs arī aktīvi līdz ar to uzsākām darbus jau faktiski no pirmās stundas, no pirmās dienas. Jau konkrēti 5. martā jau tika uzstādīti betona bloki, Hesko bastioni jau robežu kontrolas punktos uz robežas, tā kā mēs jau sākām rīkoties uzreiz operatīvi. Nākamais posms bija, kad mēs sākām iegādes un arī dažādu šķēršļu izvietošanu. Un šobrīd mēs jau ejam nākamajā posmā, kad mēs sākam jau izbūvi un šo šķēršļu uzstādīšanu. Robežas stiprināšanas plāns ar lielo mērķi ir, protams, kad aizstāvēt mūsu valsti, mūsu sabiedrību no 1 centimetra. Tas ir virsuzdevums. Visu pirms mēs vēlamies stiprinot robežu atturēt, jebkādas vēlmes, idejas, nolūks pat domāt par NATO un Eiropas Savienības robežas kaut kādu apdraudējumu, bet, ja šāds militārais apdraudējums ir tāds scenārijs var būt, tad mēs esam gatavi gan apturēt, gan nobloķēt un iznīcināt pretinieku.